Nākamgad Latvijā skaitīs balss. Šogad arī mēģināja. Bija kaut kāda jauna kombinācija, un Centrālā vēlēšana komisija izgāzās ar blīkšķi, ar troksni. Rinkevičs saka, oi, process izgāzies. Ja? Premjeras saka, nu tā ir tūļāšanās, tas nav pieņemami. Ja? Kas tas tāds būs? Ja? Un kas te vispār notika? Un mēs saprotam, kas notika. Ja? Tur bija jauna kārtība. Mēs šo kārtību uzticējām konkrētiem cilvēkiem. Un konkrētais cilvēks bija Jorens Lijops. Ja? Viņš atbildēja, viņš ir valsts kapitāla sabiedrības direktors. Ja? Un viņš saka, tur bišķi vajag pilnveidot, nekas jau nenotika. Tur bišķiņi, tikai bišķiņi. Bet, savulaik, kad skaitīja viena cita kompānija balss, ja? Tad izmaksas bija 150,000 līdz 400. Tā tur tas nostaigāja. Savukārt, kad Jorens pieķērās klāt, tāda izmaksas normāli no 12,5 miljoni līdz 30. Un starp citu 26. gads, tas ir nākamais. Tas 30 attieksies. Tā kā, saprotiet, tur nekas mazāk nebūs. Kas pakrita? Kas pakrita uz šī grābekļa? Inga Bērziņa, ministrē, ja? Un viņi tur tas Lijops, baigais tāds, neko neizdarīja. Pats Lijops nokrita, ja? Viņš jau saka, es neko, bet viņš. Un Kristīna Saulī, tā, kas CVK vadīja, neko, ja? Kas palika pie ruļļiem? Un tas tikai sola mums līdzīgas perspektīvas. Ja palika jaunā vienotība, ja? Politiska atbildība. Viņiem politiska atbildība. Ja? Tur smagi. Viņi smagi. Viņiem tāda atbildība ritīgi. Ja? Viņi saka kuku. Ja? Valdoša atbildība ir Evikai Siliņai. Ja? Viņa premjeri. Ne? Arī smags gadījums, smags darbs. Un tā uzraugoša atbildība Raivs Kronbergs. Ja? Darba grupu izvērtēs līmeņus. Viņš teica, nav problēmas. Vispār ar vēlēšanām vispār problēma nav. Mēs tā hops un nobalsojam. Kā skaitam? Tā kā heroīna kravas vērojam. Šitā mēs skaitām. Veiksmīgu Saeimas vēlēšanu gadu.